Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien slēgsim savā sirdī, pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts vēstulē Ebrejiem, 7. nodaļā, 22. pantā. Tāpēc arī Jēzus ir tapis par labākas derības galvenieku. Debes Tēvs, mēs atverot Tavu vārdu, atverām savas sirdis. Un mēs lūdzam, Kungs, palīdzi mums uz šīm minūtēm izslēgt ārā pasaulīgās domas un pievērst savu uzmanību Tavai balsī. Jo Tu uz mums runā spēcīgi caur Taviem vārdiem. Tavi vārdi ir dzīvi un patiesi, un Tavi vārdi mūs stiprina. Mēs lūdzam svētī mūsu pārdomas un par Tavu vārdu pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Ja draugi Jēzu Kristu, kā jūs jau zināt, pirms dažiem gadiem mēs nogrāvām savu veco māju un tās vietā uzcēlām jaunu. Vecā māja bija tādā stāvoklī, kad neatmaksājās vairs remonts taisīt, tur par daudz lietas bija bojāts un vienkārši tu tikai guldi naudu un enerģiju, salabot vienu lietu, saplīst nākošā lieta un tā tālāk. Viņi nebija vairs praktiski to uzturēt. Vecā māja mums labi nokalpoja un mēs laimīgi tur dzīvojam diezgan daudzus gadus. Bet tagad, kad mums ir jauna māja, vecā māja gandrīz aizmirsusies. Laik pa laikam es paskatos fotogrāfijas un es ieraugu, tas pareizi tas, kā izskatījās agrāk. Bet jauno māja ir labāk nekā veco, jo viss ir jauns. Nav jāuztraucās par remontiem, lietas vēl nav saplīsušas. Un par cik daudz vecā māja bija laba un mums kalpoja, jaunā māja ir daudz labāka. Un līdz ar to vecā vairs nepietrūkst. Un vai tā nav ar tik daudz lietām dzīvē? Ar laiku mums lietas ir jāatvieto. Un šīs dienās daudz biežāk un daudz ātrāk jāatvieto nekā agrāk, jo nekas vairs tik ilgi nekalpo kā kādreiz. Senājos laikos, tu nopirki veļas mašīnu, viņa kalpoja tev 30, 40 gadus. Tagad, ja tu dabo 5, 6 vai 7, tad tu esi laimīgs. Tāpat ar leduskapiem un citām lietām. Mēs ar laiku esam atvietojuši daudz mūsu mēbeles ar jaunām. Katrai lietai, tāpat kā katram cilvēkam, ir savs laiks. Visām lietām, ko Dievs ir radījis, ir savs laiks. Un patreiz, ja jūs sekojiet mūsu rītlūkšanam, mēs ejam cauri vēstuli Ebrejiem. Un šī vēstule Ebrejiem ir ļoti interesanta, jo tā ļoti daudz salīdzina veco derību ar jauno derību. Un autors rāda mums, ka zem jaunās derības mums ir daudz labāk nekā bija zem vecā. Bet vecā derība tomēr ir svarīga. Viņai bija savs laiks ar savu nozīmi, un vēl šodien ir ārkārtīgi liela nozīme vecajai derībai. Es kādreiz saku cilvēkiem, kas saka, es nelasu veco derību, es tikai lasu jauno. Tas ir tāpat kā aiziet uz teātri, bet tikai ierasties otrā daļā. Nenoskatīties pirmo daļu, ierasties tikai pēc pārtraukuma, pēc starpbrīža, un sāk skatīties no otrās daļas, un tu sēdi tur un tu mēģini izgudrot, kas te notiek. Tu īsti nevar saprast, jo tu neesi noskatījies to pirmo daļu. Mūsu vecā derība ir vajadzīga, lai mēs saprastu jauno derību.
Ja mēs tikai lasām jauno derību, ir ļoti daudz lietas, ko mēs neizprotam un nesaprotam. Arī vecā derībā ir salmi, ir brīnišķīgas lūkšanas, ir Dieva apsolījumi un daudz kas cits. Bet tomēr Kristum nākot, viņš iestādīja jaunu derību. Viņš ir devis mums labāku derību. Zem vecās derības cilvēkiem bija jānes upuri. Tev šodien nākot uz baznīcu, tu būtu nesis līdz upuri par saviem grēkiem. Kādu dzīvnieku, ko upurēt pie altāra. Bija jānāk pie priestera ar upuri. Un šis upuris tika nokauts, asins tika izlietas, un upuris tika sadedzināts uz altāra. Reiz gadā, lielajā lūkšanas dienā, augstais priesteris gāja vissvētākā vietā ar teļu asinīm vai jēru asinīm. Un viņš slacīja altāru par saviem grēkiem un par tautas grēkiem. Un to bija jādara katru gadu. Vecajā derībā bija ļoti daudz un dažādi un interesanti un grūti turami likumi. Par to, kā bija jāsadzīvo. Bija visādi rituāli, bija visādi svētki, ko bija jāievēro. Un bija likumi un noteikumi, kas saistījās ar visām dzīves nodarībām. Ko tu vilki mugurā, ko tu ēdi un veseli mirijādi citas lietas. Un šodien vēl jūdas ticīgie, kas turās pie vecās derības, ļoti stingri, vēl viena daļa vēl ļoti stingri ievēro šīs lietas. Un sevišķi sabata likums un noteikums, ko tu drīkst un nedrīkst darīt sabata laikā. Bet Jēzum nākot, viss tas mainījās. Un viņš reiz pa visam reizēm iegāja vissvētākā vietā. Un viņš samaksāja mūsu grēku parādu, nevis ar jēru vai ar teļa asinīm, bet pats ar savam. Viņš neiegāja cilvēku roku taisītā templī, bet viņš iegāja debesu templī. Viņš pats sevi upurēja pie krusta un savas asins izlēja vissvētākā vietā, debesu templī. Un tā viņš samaksāja mūsu parādu uz visiem laikiem. Mēs lasām vēstulē ebrejiem. Tāpēc arī Jēzus ir tapis par labākas derības galvenieku. Arī viņi daudzi ir kļuvuši par priesteriem, bet nāve tiem neļauj ilgi palikt. Bet viņam, tāpēc, ka viņš paliek mūžīgi, priestera amats ir neiznīcīgs. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu. Jo tāds augstais priesteris mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāks par debesīm. Kam nevajag kā tiem augstiem priesteriem ikdienas upurēt vispirms par saviem, pēc tam arī tautas grēkiem, jo viņš ir izdarījis reiz pa visam reizēm pats sevi upurēdams. Jēzus reiz pa visam reizēm samaksājis grēku parādu, mūsu sodu, un tas īstenojās cilvēku dzīvē, kad viņš tic uz to. Redziet, mums ir labāka derība. Mums ir grēku piedošana caur ticību uz Jēzu Kristu. Mēs esam brīvi no bauslības lāsta. Mums nekas nav jādara, lai iegūtu Dieva žēlastību. Mums nav jānāk ar upuriem. Viss, ko mums jādara, ir jātic. Tas viss. Jēzus teica, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Kas tic, kas paļaujas uz viņu, kas piesauc viņa vārdu, tiek glābts.
Tā ir laba vēsts, labas ziņas. Jaunā derība atklāja mums, ka Dievs ir žēlastība un mīlestība, ka Viņš mūs tik ļoti mīl un ka Viņš mūs žēlo. Un Viņa žēlastība ir varena un liela. Zaļajā ceturtdienā, dažas stundas pirms Jēzu apcietināja, Viņš sēdēja kopā ar mācekļiem augšistabā. Un viņi svinēja paša svētkus vai Passover. Viņi pieminēja to nakti, kad Dievs ar lielu varenu roku izglāba Izraels tautu no faraona, no Ēģiptes. Un viņi izpildīja vecās derības norādījumus, ka šo mīlestību vajag svinēt noteiktā dienā katru gadu. Un kamēr viņi to darīja, Jēzus deva jaunu mīlestību. Viņš slēdza jaunu derību savās asinīs. Bet tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to saviem mācekļiem un sacīja: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja: dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. To dariet, mani pieminēdam. Jēzus teica, ka maize ir viņa miesa. Un tad viņš ņēma kausu un viņš teica, šis kaus ir jaunās derības, manas jaunās derības asinis, kas ir izlietas grēku piedošanai. Vecajā derībā mums bija upura dzīvnieku asinim, kas nespēja glābt, bet kas tikai bija tāds simbols, kas norādīja uz Jēzu, jo viņš ir vienīgais, kas var glābt. Tas tikai bija pagaida atrisinājums. Bet jaunā derība ir Kristus paša asinīm, un tās patiesi glāb. Man nav nekāda vēlēšanās, pat ja es varētu atgriezties savā vecajā mājā un visu viņu problēmām, kas bija. Jo jaunā ir daudz labāk. Dzīvodami jaunajā derībā, es negribētu nekādā veidā aiziet atpakaļ laikā un dzīvot zem vecās derības. Kāpēc atkal sevi pakļaut bauslībai, ka tu vari būt brīvs? Mēs neesam brīvi no Dieva noteikumiem, Dieva 10 baušļi vēl ir spēkā. Bet tie piepildās, ka mēs mīlam Dievu no visu savu sirds, prātu, dvēseli un spēku un savu tuvākā sevi pašu. Mums ir brīvība, kas mums nebūtu, ja mēs būtu zem vecās derības. Tu paskaties uz ikvienu ticīgu žīdu šodien, jūtas tautas piederīgo. Viņi nav brīvi, viņi ir saistīti. Viņi dzīvo bailēs, ka tikai es nepārkāpu kaut kādu noteikumu. Sevišķi, kas saistās ap sabatu, tas viņam ir tas, kas visvairāk. Tu nedrīkst strādāt, tu nedrīkst iet tālāk pa zināmu gabalu, tu nedrīkst. Tur ir vesela virkni lietas. Un viņi dzīvo zem bailēm, ka tikai es neizdaru kaut ko nepareizi. Bet tas nav kā Dievs grib, lai mēs dzīvojam. Mums ir brīvība. Jēzus pats sacīja jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Bet, diemžēl, daudz no viņam nepalika. Viņi noraidīja viņu vārdus, un viņi atgriezās pie savas vecās ticības. Man ir ārkārtīgi grūti to saprast. Kad tu esi reiz baudījis kaut ko labāk, kāpēc tu atgriezīsies atpakaļ pie to, kas nav tik labs? Man ļoti garšo kafiju. Un ja tu esi reiz baudījis ļoti labu kafiju, kāpēc tu gribi atgriezties pie kaut kādas lētas negaršīgas? Tu esi baudījis kaut ko labāk, ir grūti atgriezties pie tā, kas nav tik labs. Bet tas attiecas ne tikai uz jūdu tautas, bet ir ļoti daudz kristiešu.
kas sev liek zem bauslības lāstu un jūga, kas nesaprot to brīvību, kas mums ir dot. Viņi nesaprot, ka pestīšana, grēka piedošana, mūžīgā dzīvošana ir Dieva žēlastības dāvana. Tik ļoti daudzi domā, ka viņam kaut kas ir jādara. Tik daudz domā, ka viņam ir jāiegūst Dieva labvēlība. Un viņi dzīvo bailēs. Ja es neiešu pie priesteļa, ja es nesūdzēšu savus grēkus, ja es nedarīšu labus darbus, ja es neizpildīšu šo un to un to. Ja daudz saka par gaveņu laiku, es sevi saistīšu zem kaut kādas bauslības, un tad viņi dzīvo bailēs. Ja tikai es aizmirstu gavēt, ja es pārkāpu to, ko es nodomāju darīt. It kā Dievs gaida mūs sodīt katru reizi, ka mēs kaut ko nepareizi izdarām. Tā tas nav. Mēs dzīvojam brīvībā. Jēzus visu izdarīja. Tā ir jaunā derība. Pie krusta Jēzus sacīja, viss piepildīts. Viss piepildīts. Nekas vairāk nav. Dievs neko vairāk nesagaida. Viss, ko mums ir jādara, jātic uz to. Un ticēt nozīmē paļauties. Un tad tas ir spēkā mums. Mūsu darīšana, mūsu kalpošana, mūsu labie darbi, tie seko kā auglis no jaunās dzīves, kas mums ir Kristu. Kad es saku, ka mums nekas nav jādara, tas nenozīmē, ka mēs sēžam, saliekam rokas klepītī un gaidām, kad Dievs aizsauks mūsu mājās uz debesīm. Nē. Mēs darām, mēs kalpojam, mēs dzīvojam, mēs pārstāvam viņu, mēs saprotam, mēs esam viņa sūtni pasaulē. Viņa gaisma, sāls. Bet mēs visu to darām nevis, lai iegūtu viņa žēlastību, mēs darām, jo mums jau ir viņa žēlastība. Un mēs nesam attiecīgus augļus Dieva valstībai. Jo Jēzus teica, ka labs koks nes labus augļus. Paldies Dievam! 1000-kārt paldies Dievam! Ka mums ir jaunā derība, ka mums ir Jēzus Kristus, ka viņā mums ir dzīvība, viņā mums ir brīvība. Caur viņu mēs varam tuvoties Dievam bez bailēm. Tā ir tā lielā starpība starp veco un jauno derību. Atkal Ebreju vēstulē. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis savu debesīm, Jēzus Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrast žēlastību un palīdzību īstā laikā. Pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa. Un ko mēs tur saņemsim? Pārmetumu par mūsu grēkiem? Nē. Mēs saņemsim žēlastību un palīdzību īstā laikā. Vecā derībā priesteri nes upurus ar bailēm. Un sevišķi lielā lūdzamā dienā. Ka augstajam priesterim bija jāiet aiz tā aizskara ar tām asinīm. Viņam noteikti rokas trīcēja un sirds drebēja. Jo viņš zināja, ka katrā momentā Dieva svētums var viņu iznīcināt, nogalināt. Un tradīcija saka, ka viņam parasti bija apsiets striķis ap kāju, kas palika arī ārpusē, pietiekoši garš, lai, ja gadījumā Dieva svētums viņu nogalina, varētu viņa līķi izraut ārā no turienes. Jo neviens cits nedrīkstēja iet aiz tā aizskara, jo arī viņi tikt nogalināt. Viņam uz svārkiem bija mazi zvaniņi, kas zvanīja, ka viņš kustējās. Un tā tie, kas bija aizskara otrā pusē, varēja dzirdēt, vai viņš vēl ir dzīvs vai nav. Ja zvaniņi ilgu laiku neskanēja, tad bija jāpieņem, ka kaut kas ir noticies ar viņu. Tā kā augstais priesteris gāja ar bailēm. Bet mums nav jānāk pie Dieva bailēm.
Mēs nākam droši. Mēs nākam droši, lai saņem žēlastību un palīdzību īstā laikā. Jo Dieva svētums mūs neiznīcinās, ja mēs esam sekti Kristus asinīs. Ja mēs nākam pie viņa savu Kristu, Dievs atver savus rokas un saka, nāc pie manis. Savu Kristu mēs esam Dieva bērni, un kā Dieva bērni mēs varam nākt pie Tēva katrā brīdī, bez bailēm. Jā, arī tad, kad mēs esam bijuši nepaklausīgi. Zinādām, ka viņš mūs nepārmetīs, viņš mūs piedos, jo viņš mūs mīl. Bet tas nedod mums tad, kā daži domā, ja Dievs piedod, es varu dzīvot, kā es gribu, un tad nākšā mirklī es aiziešu un lūkšu piedošanu. Nē, tā mums nevajag muļķoties ar Dieva žēlastību. Grēks ir nopietna lieta. Un grēkam vienmēr ir sekas. Bet, ja gadījumā mums kaut kas nesaiet tā kā vajadzīgs un mums vajag piedošanu, mēs zinām, ja mēs atzīstamies, viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tā kā paldies Dievam, ka Kristū mums ir jaunā derība. Vecā ir laba, bet jaunā ir vēl labāka. Turēsimies pie viņa, turēsimies pie apliecināšanas un pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu, atrast žēlastību un palīdzību īstā laikā. Lai Dievs mums palīdz. Āmen.